Ciltiņā iekšā. Nu. Labrīt visiem! Paskatieties, kāds smukums mums apkārt. Tas nekas, ka laukā ir, var teikt. Kurš mums šodien pa datumu vispār bija? Es vienmēr aizmirstu. 28. decembris mums ir. Laukā tāds skaistums. Ziema mums nav. Laukā plus 6 grādi. Mums ir rokās mahs. Tātad mēs atbraucām makšķerēt balto zivi. Bet man reku ir draugs Arturs, kurš makšķerēs nevis balto zivi kā es. Viņš makšķerēs izteikti asari, bet ar 8 metru mahu. Sākumā, ko mums vajag? Mums vajag pareizi dziļumu, protams, nomērīt. Mums ir šitāds speciāls dziļummērs. Tāda maza piramīdiņa, kurai tāds riņķīts ir. Paņemam pavadiņu, izvērkujam cauri un iestiprinam rekutēji mīksts tāds putaplasts. Lūk, tāda tā sistēma. Veikalā viss tas ir nopērkams. Un viss, ko mēs tad darām? Metam iekšā, bet metam, lai nevis tas tā sanāk slīpim, bet metam un laižam pēc iespējas taisnāk to kātu. Piemēram, šidā. Jā, reku mums vēl līdz gruntī ir apmēram 1,20 cm. Ja makšķerējot šitādā laikā un veidā, ir pareizi jānoregulē dziļums. Zivs sitās apakšā. Nu, re, mums gan drīz ir. Re. Ideāli. Nu, re. Jā, mazliet tuvāk. Mums sanāk kantīta maza. Mēs būsim apmēram 10 cm, jeb pavadiņa garums mums būs apmēram, ko mēs regulēsim, pieregulēsim, ja mums tas būs nepieciešams, ja mums tā baltā zivtiņa neņems. Jeb asars. Tā kā tagad mums ir pats galvenais ir noķert mazu mailīti. Tā, tās mēs šito noņemsim malā. Šis mums ir parādīts, ko mēs te darām. Te mums ir speciāli makšķerīt. Te jau rudulis galā. Mosties kāds smuks. Kas pa krāsām. Bet šito mums nevajag. Šis mums, lai iet dzīvo tālāk. Tāda te mums ir tā, lai noķert mailīti, paņemam nedaudz barības aujā. Barības. Un mums ir šitāda mailīti. Šitāda bišķi lielāka vai mazāk būs. Mazāk laikam, ka nevajadzēs, bet bišķi lielāka var. Lūk tā, es ķeršu šitāds un Arturs mēģinās noķert mums lielo asari. Viena pareiza lieta ir, mums ir pludiņš 0,8, bet man ir 1, 2, 3, 4, 5, 6 skrotīts, un vēl apakšā man ir vēl viena skrotīta. Daudzi jautā, kāpēc šitā skrotīta ir vajadzīga. Ar šito mēs pārsvarā regulējam pludiņa iegrimšanu, cik viņa tā antēna paliks mazāka vai lielāka. Un šito mēs varam noregulēt vēl viņu tā, lai ir vispār katra jutība, mazākā jutība, mēs varam redzēt katru copīti. Un šito mums zivtiņa neietīs. Tātad, kas mums notiek? Zivs pienāk, viņa ņem, viņa var cilāt, viņa var vadāt. Redzat, es kustinu šito, bet šito svaru viņa nejūt. Pārsvarā viss notiek tikai šito. Un zivtiņa var būt drošāka un labāk mums ķerties. Uztaisam kaut kāds 3 bumbas. Tikko viena es jau iemetu. Tāds mazas. Metam. Viss, pagaidām mums pietiek ar to. Un ko nozīmē pareizi barošana. Pareizi barojam, pareizi zivs ķeram. Turpinam copi.
kāds smuki mums pličiņam. Gan pliči, gan raudas mums trāpās. Tā kā barošana mums pagaidām izdodās, baltā zivtiņa mums ķerās. Un mēs vienkārši nepaspējām vēl iefilmēt, un Artūram jau ir pirmais asars. Tā kā tūlītās es arī pārslēgšos uz asarīti, pamēģināšu arī kādu noķert mukuli. Tād, ko es daru? Jā, apakšā spainītī man ir saķerts šitādas mazas vīķes, ir mailas, kā kurš sauc. Tad kabinam to uz āķa un metam ūdenī. Šitā pēc tam. Baltā zivtiņa mums ķerās, ļoti aktīvi. Asarīts mums gan tomēr pieklibo. It kā viens trāpījās, vēl kaut kā copīta bija, bet īsti viņš nevēlās. Vai viņš šeit nav, vai viņš vienkārši nav aktīvs un jāgaida īstais moments. Laikapstākļi mums arī ļoti mainīgi. Lietas līst un mitrs visu laiku mainās. Esmu vienkārši novērojis savās copēs, gan pagājušā gadā tieši šajā vietā. Asaris neņem, kur pagadās. Viņš ņem tieši no tā punkta tur, kur tu baro. Līdz ar to, ka vienkārši uz to punktu tu dod, ko es, piemēram, ņemu. Paņemu šķipšnu Baltijā barībā. Paņemam pinku. Pinka iet mums uz beigām, bet tas nekas šitā ten šķipsnu. Un mēs taisam šitādi ten bumbiņas. Neko viņas ir. Ja mēs taisam šitādas bumbiņas un metam. Un, protams, tas asarīts viņš nāk ēd gan to balto, gan to pinku. Viņš vienkārši lasa ārā. Līdz ar to viņš tur vairāk grozās. Pagāja kaut kāds brītiņš, un ja mēs redzējām no rīta, mums bija laikapstākļi labi, tad tagad jūs redzat, ieslēdzās sāna vējš. Tāds diezgan pastipris, es teiktu, priekš copes viņš īsti neko nebojās, bet es makšķerēju ar 1 gramu pludiņu. Un tā iemešana tomēr viņa kļuva pa katastrofāli. Līdz ar to ņemam bišķiņ smagāku, kaut kādu 1,5 gramu tagad paņemsim, jo Artūram 1,5 grams tīri normāli lido uz mailu. Starp citu, kur tavs pludiņš ir? Ūdenī, arī labi. Tā kā jā, tūlītās pārsiešu es bišķiņ smagāk to pludiņu, lai var labāk iemest, un tā, lai es varu ātrāk strādāt. Zivtiņa gaida, ka mēs viņu ķersim. Smuka raudiņa. Tā kā turpinam copi. Laiks mums pagaidām pamainījās no slikta uz ļoti labu. Patīkam, tāpat kā mums bija no paša rīta, bet priekšā skatos ir baigie mākoņi. Es domāju, ka tūlītās sāksies baigais lietas. Nu neko, mēs esam gatavi, mēs esam pareizā apģērbā apģērbti, tā kā mums tas nebiedē. Man patīk šitie teniņi augšējās tās spuras. Tāda izteikti tāda, lai ātri peldēt. Tā, vēl viena lieta, varbūt citiem ir vairāku metienu veidi. Tagad šitāds, kad mums ir mierīgs laiks, mēs vienkārši paņēmam pludiņu, paps, mēs iemetam, jā?
viss viegli lido. Bet tad, kad iesākās tais vējš, arī tā, kur bija problēma, man es tagad pārgāju uz 1,5 gramu pludiņu, bija man 1 grams. Tātad, ko mēs varam darīt? Vienkārši aps un viss ļoti vienkārši. Tātad ņemam aiz sevīm, ap un viegls rokas vēziens un ir iemests. Savādāk es nevaru viņu tūjtās. Viss notiek. Mētam iekšā, barojam, velkam smukas raudas. Ir raudas, ir plicīša, bet to, ko mēs vēlējamies šodien visvairāk, asaris tomēr nav. Tātad asaris ir kaut kur aizpaldējis projām, vai viņš vienkārši negrib mums ķerties. Bet pie tādiem laika apstākļiem mainīgiem nav nekāds brīnums. Jo asaris mums arī tā tik liekas, ka viņš tāds grib vienmēr ēst. Nav tā. Arī pēc ziemas copes ir ļoti laba pieredze. 1 grāds pamainījās, asaris vairāk neņem, pamainās vējš, asaris neņem. Kaut gan liekas, ko gan tas asaris var just vēju, ja mums ir dziļums, piemēram, makšķerēm 10 metros, mums ir leduskārta kaut kā 20 centimetri, jā, un ko var ietekmēt? Bet ietekmē. Tā, uz āķi mums šodien strādā vislabāk 2-3 baltie. Tad paņemam baltos. Vienu mēs viņam liekam aiz tās vietas, kur mēs neteiksim. Otru vienkārši tepadās aiz galvas. Šitā. Jā, tad sanāk, lūk, šitāds mums šitāda forša ēsmiņa. Ja? Kustās un piesaista smuku zivtiņu. Ja? Metam. Tur paskatīsimies, kas uz viņu atnāks. Ora, esmu paraudi. Ora. Tā mums arī tas viss strādā. Mums tūlītās atkal sāksies kārtējas lietus. Priekšā bija varavīksne, tur pa kreisi skatos jau lietas līkst. Redzēt, viss ir pelēks. Tā, ka mēs uz kaut kādu pusstundiņu noteikti noslēpsimies no jums. Un pēc tam atkal izrunāsim nākošās nianses, kas mums te notiks pa to laiku. Tā, asarīts mums beidzot ir atrasts pareizais dziļums. Pareizais dziļums un pareizā vieta, kur viņu, no kurienes mēs viņu ķeram. Bet tagad, kur bija ļoti liels asaris un nokoda nost ar visu āķi, ar visu pavada. Uzliksim bišķiņu resnāku aukliņu arī. Pie reizes uzliksim 0,12 auklu. Tad pamēģinās, varbūt tūlītās vēl piemanīs nākošo. Īstenībā ir tāda lieta tā, mēs šitā makšķerējam, bieži mēs nemakšķerējam, tas ir tāds, var teikt, eksperimentāls variants, bet iespējams, ka kāds no jums to vairāk tā dara. Un tad varētu jūs pastāstīt, cik jūs ilgi, uzrakstīt komentāru, cik jūs parasti ilgi gaidat, kad jums aiziet pludiņš zem ūdens. Jā, tev aizgāja. Aizgāja. 1, 2, 5. Asarīti ieraudzīja, bet viņš aizmuka. Tā kā jā, ierakstam komentārā, pasakat, cik ilgi jūs gaidat, ja jūs tā makšķerējat. Noteikti kāds no jums tā makšķerē. Mēs gaidām kārtējo asari. Es neko neteikšu. Te vajag būt tā pīp, pīp, pīp. Nu, gaidīja jau 10 sekundes. Tāpatās viņš
izšpļauj viņu ārā. Iespējams, ka jāliek lielāks āķis, bet es saku, mums nav mērķis tieši tā ķert tā kā uz dzīvo. Bet gandrīz tas pats princips, protams, arī sanāk. Bet mēs ķeram viņu uz tādu sistēmu vienkārši. Re? Un tas arī notiek mums tieši ūdenī, tad, kad mēs ilgāk pagaidām. Es tagad šito vienkārši paņēmu, viņš uzreiz paņēma un es uzreiz piecirtu. Un reku pagāja tās 5 sekundes un tās 5 sekundes viņš izšpjāra. Nu, šis mazulīts, protams. Bet, nu, smogs. Drīz mēs tādus varēsim no ledus ķert. Tad gan mums būs liels prieks. Arī šeit, ja būtu ledus, varētu to darīt ļoti veiksmīgi. Pagājušo gadu tas arī sanāca. Tad arī tāda trapās pa 700 gramiem, 800 gramiem. Tā, šitā mums maila beigt. Ņemam nākošo. Tā. Kur tavs pludiņš? Tev nav pludiņš. Tāpēc, ka tur jau ir asaris aizpeldējis. Tad, ja? Asaris kaut pamuka, ja? Jau pie kājām. Gan pie kājām mums nevar tik. Baigi mazie. Tāds asukiņš. Maziņš. Bet beidzot viņš ir pienācis. Nav super liela asari, bet šitāds normāls cepjams asarīts, kā mēs viņu saucam, padninieks. Ķerās. Reku viņu mailīt, kur viņš atkal izšpļāv ārā. Nu, pagaidām pareizās sekundes mums ir uzņemts. Tā kā turpinam copu. It kā jau noķert mailīti. Skatāmies. Vienkārši metam. Ko es daru? Aizgriežos no kameras un skaitu. 1, 2, 3, 4, 5. Viss ir tik vienkārši. 0,8 pavadiņš. 0,8 pludiņš. Pavadiņa 0,8. Āķīts 18. Ja varēs redzēt, baltais ir krietni lielāks nekā tas āķīts. Un viss, un pareizi nosvarots. Tu redzēji, kur tev vajag iet, jā? Tu vēl filmē. Tādos brīžos es negribu filmēties. Asaris ir, viņš ēd, bet viņu nevar vienkārši noķert. Vienkārši špļauj ārā. Bet mēs varam atgriezties pie pludiņa tēmas, pašas pie tādas, pie baltās zivs. Kas mums notiek? Mums ir ļoti daudz mailu. Viņi traucē. Bet mums vajag tā, lai mums tais āķis ātrāk nogrimst. Man bija pareizi it kā pludiņš noregulēts viss. Nekur ir mums teira, tad ir viena vēl te. Un tagad, ko es izdarīju? Vienkārši centimetrs, 2 centimetri no paša āķa. Es lieku vēl vienu skroti klāt. Tā ir tas viss pasākums ātrāk vienkārši grimst. Līdz ar to tas nogrimst un tu vari dabūt normālu zivi. Laikam jānomaina mailīti. Šeit būs termiņš izsmelts. Ko? Laiks mums tā arī mainās visu laiku. Vienu brīdi uzspīd saulīte, vienu brīdi mums ir lietas. Dotajā brīdī mums ir kārtējais atkal lietas. Nāk virsū.
mitrums nenormālākais. Baltā zivtiņa mums ķerās, asarīts ķerās, bet reku, kārtējais asaris ņem. Un... Jūs redzat, kā tas asaris ņem. Un ņemšana nav problēmas. Varbūt, ja liktu mēs kaut kādu lielu āķi, un mēģinātu tieši makšķirēt tā izteikti, tad varētu noteikti arī viņu saķert vairāk. Bet mūsu mērķis tāds nebija. Un asarim mērķis arī nav tā īsti ēst. Jo tad, kad asaris gribēst, viņš ņem pastāvīgi un viņš ierīs to mailu tāpatās un būs. Vienkārši to var noslēgt šodien uz viņa izteikti sliktu apetīti. Bet mums ķerās joprojām baltā zivtiņa. Tāpēc vairāk kārt. Viens ir uz tādu veidu, un otrs mums ir vienkārši tā, lai pavadītu laiku foršāk. Nu, raudiņas kāds rūs. Decembra rauda. Skaista rauda. Patīk jums šādi savu? Uzliekam laiku, piesakojam kanālam un braucam copēt. Ziemassvētku jampadracis Kurzemē. Šitādi maziņi. Ēd šitādi te. Nav jau nekāds baigais milzis, bet cik smuks. Un pie pierastā dropshot vai mikrodžiga kaut kas šitāds ir interesanti. Savādāk. Un šodien ar šitādu zivtiņu mēs arī pabeigsim. Liekas, ka mēs esam tikai pie ūdens dažas stundas, bet nu jau ir laiks pienācis beigt copi. Īsumā pa visu kopumā baltā zivtiņa uz barošanu ļoti labi šodien atsaucās. Nav kaut kāds copītis, vai nu paliek mazāks izmērs ar zivu. Paņem barību, 2-3 bumbiņas iemet iekšā un uzreiz pienāk normāla rauda. Rauda, pliči, viss. Atkal pusstundiņa, 40 minūtes, atkal nav zivtiņa, tad tu zini, vienkārši vajag uzbarot. Ķeršanas ziņā arī ķērās visu laiku, varēja nebarot, bet izmērs bija šitāds, maziņš. Un, ja gribējās tomēr pašķirot to lielāku zivu, tad vajadzēja barot. Tas ir viens, otrs pa asari un pa mūsējo šodienas tēmu. Viņš nebija tik aktīvs, kā mēs cerējām, kad viņš būs, bet kaut ko mēs dabujām, kaut ko piemānīt mums sanāca, tāpēc tūlītās mēs izvilksim ārā tīkliņu, parādīsim, kas mums ir sanācis. Tāds ir mūsējais loms. Jā, ašuki mums tāda līdz galam neizdevās, tā kā mēs cerējām, bet viņi tie arī ir lielāki. Pagājušo reizi arī bija viņi lielāki, bet viņš vienkārši negribēst. Raudas ir šitāds arī smukas. Tā kā piesakojam kanālam, varēsiet sekot arī mūsu nākošās copes, jo mums viņas nākošo gadu būs ļoti daudz. Cerams, ka arī jums no šī visa
kaut kas tomēr kaut kāds mazumiņš arī palīdzēs noķert jūsu, varbūt sapņu zivu, varbūt ne tik sapņu zivi. Cerams, ka palīdz. Tā kā visiem nesakas. Laimīgi jauno gadu visiem, tāpēc, ka mums ir 28. decembris. Tās būs jau jaunais gads, un tad tiksimies nākošu gadu.